pašu sevi. Mēs turpinām ar tādu, varētu teikt, varbūt mazliet estrādiskāku daļu, un mazliet vēlāk būs 3. kurs, kur es varbūt pēc brīža pieteikšu jums ar atsevišķu stāstījumu, bet šobrīd mums pirmais ir jau gatavībā Friedrichs Geidmanis. Lūdzu, ar aplausiem. Labvakar. Jā, mans vārds ir Friedrichs Geidmanis. Es mācos 1. kursā diriģēšanas nodaļā. Šis jau mans 3. kompozīcijas koncerts. Un šovakar es sarakstīju kordziesmu. Un es uzskatu, ka šajā kordziesmā ļoti būtiski ir vārdi, tieši tās vārdi. Un vārda autors ir Aleksandrs Pelēcis. Un viņš, lai gan viņam nebija tā pat priecīgākā dzīve, viņš ir dzīvojis kara laikā, un viņš tika aizsūtīts 20 gadus uz Sibīriju, bet pēc 30 gadiem viņš tomēr atgriezās tajās mājās Latvijā. Un es domāju, ka beigās tomēr viņš varbūt atrada to mīlestību, par ko arī visi dziesmi ir. Un tas ir, bet tā varbūt nav vienkārši tāda parasta mīlestība, tā var būt mīlestība pret kādu īpašu cilvēku, vai tas arī varbūt tieši pret savu zemi, savām mājām. Un par to es gribu, lai katrs varbūt aizdomājās par kādu sev tuvu vai kādu sev tuvu vietu mīlestībā. Tātad, bet šodien dziedās gospelkoris. Pie bungām Milano Silva.